Zaumeņu pamatskolā, kas 1877. gadā uzcelt izžuvušā Sidrabas ezera vietā, šodien atkal virmo satikšanās prieks. Kur tagad es? Ārzemēs? Netaču. 20. gadsimta beigās skolā mācījušies ap 120 skolēni, kuri ar labām sekmēm piedalījušies olimpiādēs. Tomēr pirmajā skolu optimizācijas vilnītā likvidēta. Pedagogs stāsta, ka par to parūpējusies tā laika Tumas pagasta priekšsēdētāja un vēlāk labi zināmā politiķa Dagnija Staķe. Mūsu problēma bija tā, ka šajā pašā pagastā, bet otrā galā tika uzcelt jauna vidusskola, kura bija pustukša. Tumas vidusskola, jā, un līdz ar to meklēja, kad nav vairs izdevumi, kādi tie teksti, kādi tie visi. Cīnījās, mums direktori bija Briltevija. Viņa arī cīnījās, bet tad viņai piedāvāja direktors vietu Tumas vidusskolā. Un tad visi nolaid spārliņus. Pēdējo reizi zvans stundu aicinājis pirms 18 gadiem, tomēr kādreizējiem skolēniem tā joprojām ir sāpīga tēma. Šogad Izglītības ministrijas dienas kārtībā atkal ir skolu tīkla optimizācija. Uzņēmējs no Smārdas, kurš Zaumeņu skolas ēkā cer izveidot viesunamu, teica, ka ekonomikai esot jābūt ekonomiskai, un tās attiecoties arī uz skolām. Vairāk gribās izrēķināt, ja, un droši vien, kad ja ir 20 skolotāji un 70 bērni, tas nav normāli, ja. Un tas vienkārši ir laika jautājums, kad tam visam ir jāsakārtojās. Tam gan īsti nepiekrīt pedagogi. Arī kādreizējā mācību pārzina, kur šajos gados iegūst doktora grādu pedagoģijā un lauku bērnus sastopa augstskolas auditorijās, uzskata, ka visu izšķir kadri, nevis klases lielums. Te ir, kad dominē nauda, jā, tas viena veida resurs, bet tas otra veida, tas cilvēka resurs paliek it kā aiz kadra. No 1999. gada Latvijā slēgts vairāk nekā 200 pamatskolas, bet šajā mācību gadā joprojām darbojas 108 pamatskolas, kurās mācās mazāk nekā 70 audzēkņi.